ir stāsts ar spriedzi, ar negaidītiem pavērsieniem. Un pie brīža galda katra izspēle, katrs sadalījums ir tāda, zinām, dramaturģija, kur partnerība, intuīcija un prāta asums veido tādu savu unikālo scenāriju. Mēs brīža baudījumu vakarā varēsim izbaudīt tikai brīža spēles elegants, bet, manuprāt, kopā tādu kino burvību, ko šodien mums iemieso šī vakara goda viesis, latviešu kino režisors, producents Dzintars Drēbens. Prieks, paldies par uzaicinājumu, lai kur es arī būtu nokļuvis. Ļoti spilgti atceros to savu pēdējo uzvaru bridžā, kas bija 30 gadu atpakaļ sporta nometnē, četratā bijām istabiņā, un tad bija viens cilvēks, kurš teica, šī ir viena laba spēle, ko spēlēt četratā. Un tad pretējās mēs, lai jums cerams šodien visiem parādīt, kā īstenībā jāspēlē. Patiesībā šis brendīs šovakar Karlos ir tāds ļoti augstvērtīgs produkts, kas ir līdzvērtīgs konjakam. Pienākat pie manis parunāšos, pastāstīšu dziļāk par katru un aiziet, paldies. Bija ikgadējais Bridge festivāls Krakovā, kur atkal mūsējie parādīja, ka viņi labākie. 71 pāru konkurencē, pirmā vieta atkal Juris Balčovs. Tikai viens bija tāds, ko ļoti veiksmīgi spēlējot, varēja pieļaut, ka vajadzēja tajā kontekstā būt, bet tā kā kārtas gulēja, tas nebija iespējams. Muzikālo baudījumu šodien sniegs Beāta Megija Baranovska ar kolēģi Tomu. Atkal zilā vakarā, dzied virzi lakstī galā, viss nāk un aiziet tālumā, un sākas viss no galā. Viss nāk un aiziet tālumā. Skaļāk aiziet! Viss nāk un aiziet tālumā. Un sākas viss no galā. Un sākas viss no galā. Šoreiz izsolē atbilstoši es piedāvāju ekskluzīvu Venēcijas masku, kas tiešām vest no Venēcijas un darināta ar rokām. Komplektā Bridge federācijas kārtas. Un kā vienmēr esmu norādījis, tad šī nauda aiziet Bridge atbalstam un pamatā tieši jauniešu atbalstam. Sākuma cena faktiski ir pašizmaksa, 100 eiro. 110. 120 eiro. 130 eiro vienu reizi, divas reizes un 130 eiro trešo reizi pārdu.